Sūnās dūnās bija iemīta taciņa, blaciņa, puisītis, tuisītis gāja pa taciņu, blaciņu, kamēr atrada beciņu, peciņu. Ar nazīti, kazīti to nogrieza, šņiks, šņaks, un ielika savā groziņā, doziņā, bliks, blaks. Tad puisītis, tuisītis zem eglēm, seglēm atrada baraviku, karaviku. Un ar nazīti, kazīti to nogrieza, šņiks, šņaks, un ielika savā groziņā, doziņā, bliks, blaks. Raudi bērniņ mans paliec ikrus, aiztaisī kurdenos lociņus, daudz nāko līdz atlīgos mjos. Šī izstāde ir veltīta Bikibukam, un Bikibuks tā ir mazu dzejas bilžu grāmatiņu sērija. Tajā ir 101 grāmatiņa, kas iekļauj dzejoļus jau no Blaumaņa laikiem, sākot ar pašu Blaumani, līdz pat mūsdienu jaunāko laiku autoriem. Iznāk, ka tā ir tāda latviešu bērnu dzejas antoloģija, ja? Tikai mazās grāmatiņās. Savukārt ilustrācijas ir darinājuši 98 dažādi mūsdienu mākslinieki. Šīs sērijas tāds virsuzdevums, ja jums ģimenē ir bikibuki, tad jūs iepazīstat gan latviešu dzeju no klasikas līdz mūsdienām, gan latviešu mūsdienu mākslu. Un gūstat priekšstatu, bērni pavisam netīšām ar mazo grāmatiņu uzzina par daudziem māksliniekiem. Šīs sērijas izdevējs bija izdevniecība Liels un Mazs. 5 gadu laikā iznāks 100 grāmatiņas, un idejas autore un mākslinieckā redaktore, kas izloloja visu to, bija māksliniece Rūta Briede un dizainers Artis Briedis. Un tad, kad mēs sapratām, ka Bikibuks ir pietiekami daudz uzmanības pievērsts un iemīļots daudz kur, mēs nolēmām izveidot arī izstādi, kurā ir iespējams pavērot dažādus tā saucamos artefaktus. To, kā māksliniekam ir tapusi šī ilustrētā grāmatiņa. Tur ir gan priekšmeti, ko mākslinieki ir izmantojuši, gan spēles, visādas lelītes, spainis, ko liek galvā Rēnim, lai uzzīmētu Jānis Rēnis galvā spainis. Priekšmeti, attēli un teksti, kas liecina par to, kā māksliniekiem top tas darbs. Šajā izstādē ir zemi galdiņi, lai mazie bērni varētu aizsniegt. Viņi drīkst aiztiekt ar rokām, šķirstīt mazās grāmatiņas, likt to spaini galvā, palīdz zem galda un skatīties skurstenī, lai saprastu, kā skurstens no iekšpuses izskatās. Un izstāde saucas Bikimetrs, tādēļ, ka scenogrāfi un dizaineri Reinis Suhanovs un Dina Suhanov, kas izdomāja šīs izstādes koncepciju, viņi katrai grāmatiņai ir atvēlējuši tieši 1 metru. Un tā izstaigājot 100 metrus, jūs iepazīstaties ar 100 grāmatiņām. Te var nākt gan ar bērnu dārza grupiņām, gan ar skolas klasītēm, gan vecāki ar bērniem un ļaut viņiem to visu aiztikt, pētīt, šķirstīt, spēlēties ar tām lietām un iepazīt mākslu arī ar pirkstiņiem, pataustīt ne tikai grāmatiņas, bet arī tos priekšmetus, kas grāmatiņās attēlot. Gaidīsim visus te izstādē. Viena ceļu bērniņā pie savas māmiņas. Tu ieradies uz laikstītes un biji ļoti maz. Bet tētis tevi izcēlā no lielā lauča ratiem. Tu biji brīnum bēbītis ar mākoņīšu matiem. Pavienam visi kopā tagad. Da, 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 da.